centram Marta sadarbība ar citām valstīm ir jau sen. Tāda nopietna sadarbība ar Centrālāzijas valstīm mums sākās jau 2009. Gadā, un tas mērķis Centrālāzijā mums ir palīdzēt attīstīt ilgtspējīgus pakalpojumus sievietēm ievainojamās situācijās, bērniem ievainojamās situācijās, un caur to darbu, ko mēs darām, mēs esam palīdzējuši gan veidot šos pakalpojumus, gan arī pat uzlabot likumus. Uzbekistānā, piemēram, ar pagājušo gadu spēkā ir stājies likums, kas ļoti nopietni jau raugās uz vardarbību pret sievietēm un bērniem, un šobrīd mēs palīdzam arī ļoti daudz strādāt ar speciālistiem, izveidot metodoloģijas rīkus, lai šos likumus varētu ieviest praksē, lai viņi praktiski darbotos. Tāpat arī Uzbekistānā pēdējie tādi nozīmīgākie projekti ir bijuši vērsti uz to, lai sasniegtu cilvēkus ievainojamās situācijās un lai viņi varētu risināt savas dzīves situācijas caur to, ka viņiem ir piekļuve tiem pakalpojumiem, ko valsts piedāvā, un šādā veidā mēs esam sasnieguši vismaz 32,000 cilvēku pēdējo 2 gadu laikā. Taģikistānā, Kirgistānā mēs esam ļoti daudz strādājuši, lai meitenes turpinātu mācīties skolā arī pēc 9. klases, lai viņas būtu ekonomiski neatkarīgas, lai viņas nenonāktu ievainojamās situācijās. Un šajās valstīs mums to jautājumu ir izdevies pacelt vairāk tādā sabiedriskā darba kārtībā un ieinteresēt tās kopienas, kurās mēs darbojāmies, lai viņi strādātu ar vietējām ģimenēm, lai skolas uzrunātu ģimenes, lai tiešām meitenes varētu turpināt un iegūt šo izglītību un tā. Un tāpat arī daudz citas lietas esam darījuši šajās valstīs, balstoties uz vajadzībām, uz pieprasījumu un veidojuši tādu partnerību un draudzību, lai lietas attīstītos. Kopš pilnmēroga iebrukuma Ukrainā ar pirmo dienu jau mēs, varētu teikt, esam izveidojuši programmu Centrā Marta atbalsts Ukrainai, un ja sākotnēji mūsu tas darbs Ukrainā bija vērsts uz tādu pirmās palīdzības sniegšanu, uz mainīgajām akūtajām vajadzībām, tur, piemēram, benzīns, kas nepieciešams Austrumu Ukrainas teritorijās, lai evakuētos, zāles cilvēkiem tajā brīdī, kad vienkārši nekas nav pieejams, lai viņus ievestu tajās teritorijās, kur praktiski cilvēki ir iegrožoti un nevar tikt tālāk. Tāpat arī kaut kāda cita veida atbalsts. Tad šobrīd tas lielais akcents, un jau arī tobrīd lielais akcents bija, kā tomēr šajos mainīgajos ārkārtas situācijas apstākļos veidot atkal ilgtspējīgus pakalpojumus, atbalstu sievietēm un bērniem. Un 2022. Gadā ar mūsu ārlietu ministrijas palīdzību, ar cilvēku ziedojumu palīdzību mums izdevās atvērt patvērsmi Ivano-Frankivskas apgabalā, kas ir tieši mērķēta sievietēm un meitenēm, kas ir cietuši kara noziegumos, seksuālas vardarbības kara noziegumos, un šogad apmeklējot šo patvērsmi augustā, ir liels prieks, kad ir izdevies palīdzēt pa šo laiku ap 200 sievietēm. Latvijas platforma attīstības sadarbībai, jeb LAPAS, apvieno 44 biedrības un nodibinājumus. Jau 20 gadus mēs kopā radām drošāku un ilgtspējīgāku pasauli, sadarbojoties lokālā, nacionālā un globālā līmenī. Viens no LAPAS darbības virzieniem ir attīstības sadarbība, jeb globālās partnerības. Latvijas prioritāte ir Ukraina, Gruzija un Moldova, kā arī Centrālāzija un mazāk attīstītās valstis Āfrikas reģionā. Šī sadarbība balstās uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, veidojot taisnīgāku un iekļaujošāku kopīgo nākotni.